Noteikumu grozījumu izšķiras Novadas pašvaldības 25.9.2013. iekšējos noteikumos numur 1/2013 Tīnožu pamatskolas nolikums apstiprināšanu. Nodara lūdzu. Ņemot vērā Tīnožu pamatskolas direktoras iesniegumu, tiek precizēts pamatskolas nolikumā 25.2 punkts, kurš līdz šim paredzēts skolas direktorai 2 vietnieki. Ņemot vērā šī brīža situācija, ka skolā ir viens vietnieks, direktora attiecīgi secinājusi, ka skolai nav nepieciešami 2 vietnieki un izteikusi lūgumu labot šo punktu. Secīgi lēmuma projekta jaunajā redakcijā ir precizēts vietnieku nosaukums, ievērojot pedagogu profesiju un amatu sarakstu. Vai tur bija obligāti jābūt 2 vietniekiem sadā funkcija? Nē, tam bija. Un tas bija kāds noteikts sadā, ja viņi jau bija pārkāpums noteikts reāli tagad sanāk, jā? Pārkāpums būtu bijis. Bet ir viens un viss. Ja direktora kompetencija, viņš redz, ka var iztikt, ir direktora vietnieks mācību darbā un direktora vietnieks audzināšanas rāpklas darbā. Ja kāds ir mazā skolā visādi varbūt, tas ir direktora kompetencija. Bija 2 vietnieki, viens iesniedz atlūgumu, bija vakanta vieta, tika izsludināts arī sludinājums. Un netika atrasts neviens spērā ņemams acīm redzot pretendents, to es nemāku komentēt, jā, un direktori izvērtējis, ka šis vietnieks otrs nav nepieciešams, un tādēļ arī šī grupas bija nolikumā. Cik tev ir vietnieki? 4. Kā katrā iestādā? Bet tagad, ja pēkšņi Tīnožu skolai var savaizies to otru. Mēs ar to mēs balsotam vai jā? Jā, mēs varam, ja notiks izmaiņas skolā, nepieciešams. Tāpēc jau mēs šeit esam, lai mēs ieteiktā. Jūs paredzētu šeit 2 vietnieki. Bet direktori ekonomē nolēmus, ka viņi ir 2 vietnieki. Super. Bet objektīvi arī 170 bērni. Viņiem jau tā skola nav tik liela, jā, bet arī tik daudz viņiem jau priekšnieku. 2 vietnieku uz 2 slodzēm. Tieši tā, jā, jo šie puslodzi mums šķiet tikai bija. Nebija pat pusi, jā? Pa pusīti pat nebija. Nu, tā kā tā. Labi, kas par šī lēma projekta virzīšanu uz domi? Jaunā redakcija, jā. Pret? Atturās? Paldies, nav. 6. Es arī gribēju Edgarā par pašvaldības finansējumu piešķiršanu Edgaram Langmanim. Laganovskis, Sārvis ziņo, lūdzu. Labrīt, visiem klātesošiem. Sveic vēlreiz Zemgāda dienā. Tas projekta iesniegumu no ētikas lēmums par finansiālu atbalstu Edgaram Langmanam dalībā bērnieks vēl sporta sacensībām un trenēm, kur iesniegums atbilst minētiem kritērijiem izšķiras no pašvaldības par pašvaldības sporta veicināšanu izšķiras no punktos 5.2, 5.2, 5.3, 5.2 un 5.4. Ierosinu atbalstīt finansiāli Edgaru Langmanu, pilnā apmērā 215 eiro. Viņš ir kaut kādā komandā? Tas ir individuāls sports. Kaut gan viņi arī ir komanda. Viņš ir Rīgas izšķirnās nav. Un viņš ir kaut ko sasniedz? Jā, viņš ir sasniedz. Viņš ir 7. vietas Eiropas kausa posmā un regulāri piedalās. Arī šogad ir paredzēts šo sezonu. Viņš paši Tromberga. Arī nometnē Francijā viņi ir paredzēts. Jācer. 600 eiro. Kurā klastē viņš ir būs? 8 gadu, 2. Viņš ir bērnās vai? Bērnās vai gājas? Varam balsot, ja? Kas par šī lēma projekta virzīšanu? Pret? Es varu. Atturās? Paldies. 7. Par Laimas Kalniņas atbrīvošanu no izšķiras vidusskolas direktoras amata Ruta Kalniņa ziņo.